Sveicināti, man sauc Andris Ērglis. Es šai izrādē, ko sauc Teicis, kurš zeme skaistākā, spēlēju dārznieku. Esmu klons, to labi var redzēt, un es jums dziedāšu. Lielā puķa. Mēs esam lielā puķa, divas galvas, kuras divreiz mainīsies. Es dzejnieks, viņš dziedātājs. Nu, kā dzīvē? Es izklaidējos, teiksim tā. Es daudzos, es spēlēju princesi. Jā, princesi, varbūt ne pašu skaistāko, bet katrā ziņā ar karaliskām manierēm, gan labā, gan sliktā nozīmē. Mēs esam viens vesels, divas pūķa galvas, kamēr trešā vēl guļ. Būtībā es esmu diezgan vientuļš karalis. Man ir meita. Jā, sievas man nav, bet ir kāda sieviete, par kuru es jaunībā sapņoju. Un kādreiz arī jaunības sapņi, kādreiz piepildās. Šovasar notiks tas, kas katru vasaru notiek. Tiek gatavots jauns izklaidējošs uzvedums visai ģimenei, Latvijas aizstrādēs. Un šoreiz tā būs pasaka. Būs atkal 16 jaunas dziesmas. Varbūt ne jaunas dziesmas, bet vecas dziesmas jaunās skaņās. Būs labie tēli, būs sliktie tēli. Bet kā jau tas vienmēr mēdz būt, pasakas beidzās labi. Ar mūsu pasaku beigsies labi. Protams, neiztiks arī bez dziedāšanas. Dziedās mans oranžais koris, cik nu mēs būsim, bet arī pats es, protams, tikšu pie dziedāšanas. Viss tas kopā būs jautri, reizēm būs baisi, reizēm netik baisi. Būs mīlestība, būs skaudība, pārvērtības būs. Dejas būs, skatītāji būs, labs laiks būs. Būs dziesmas, dzejoļi, dejas, špagats un tiltiņš. Ko vēl? Prieku. Prieku. Te jūs nācat pie mums un dabūsiet prieku. Jā, par vēl. Gandrīz par velti. Jā.